Paldies visiem par komentāriem. Noņēmām visus terases dēļus vienā platformā, ir vēl otra platforma, parādīšu vēlāk. Nu, tad kādi ir secinājumi? Pirmkārt, paldies, komentāri tiešām vērtīgi. Un pats pirmais secinājums ir tāds, ka jā, plasmas sijas es vairs nelikšu, jo tās ir reāli 9 reizes dārgāku šo te terasi. Man tas sanāk, respektīvi 5,20 un 4,20. Redzam, un te dažās vietās ir izpūst pamatīgāk, bet te, kur bija galds, un tātad tas viss ir tīri mitruma jautājums, te šis te koks pat ir ļoti labs sija, jā, cieta, bet, jāmaina ir viss, kur ir lielais ūdens ticis, tā kā terase ir bez jumta, te viss nāk lejā. Un daļā ir pārkara, tur viss ir kārtībā arī šobrīd, bet te varam redzēt, kā ir izpūvis un kur vislielākā slodze, kur visvairāk kāpj. Tas arī bija tas, kas bija salūzis un izpūvis, un plus vēl pasties uz šitiem te izrādās melnās skudras dzīvo iekšā. Tās gan ir baigās. Bet tā te viss diezgan labi uztaisīts ir, it kā vienkārši, bet reāli noturēja un diezgan daudzus gadus. Lūk, un pie kā tad mēs paliekam? Likšu atpakaļ sijas, jo man šo te notāmēja ar plasmas profiliem, tādiem labiem profiliem, tas viss ir labi un forši. Jā, retāk jāmaina, bet tas ir 9 reizes dārgāk, aptuveni 8-9. 1900 eiro man sanāca uz šito platformu, bet uz šo platformu es pat nemaz nerēķināju. Šitā ir pie kubla, kas aiziet. Te arī rekursāna dēļ veseli, bet te viss ir riktīgi izpūs. Un koks man maksās 290-300 eiro šo, tātad 290 ar skrūvēm koks pret 1900 ar plasmas. Un ko tad es likšu? Pirmkārt jau forši, kad ielika šitos te betonus, te viss, kur ir ruberoids, ir virsū, bet es likšu visu ruberoidu arī virsū. Uz šo te plāksni, kā man ieteica Jānis. Komentāros, ja pareizi atceros. Protams, kad antiseptiķi apstrādāsim, un Džeks saka, jūs jau zinat, ka visi gudri, ka leņķus vispār nevajagot likt. Jā, īsti jau šeit tos leņķus no vienas puses, vienā pusē, kur viņi ir likt, ja pa vienai pusē pamīši. Nav jēga likt, jo teorētiski jau tie augšējie dēļ tos satur. Tā kā, ja pa to ir viedoklis, to uzrakstam komentāros, un plasmas sijas neliekam, liekam jaunas sijas, apstrādājam ar antiseptiķu un parādīšu vēl bišķiņ terases dēļus, lai redz, ka tie ir labā. Reku, pasties, dzīvnieks. Ka tie ir labā kvalitātē. Redzi, reku var redzēt, dēļiem ir tāds pats vecums kā terases dēļiem, bet tiem ir dziļā impregnācija, un tie, kas domā, vai ņemt dziļo impregnāciju, es noteikti iesaku, jo visus dēļus es likšu atpakaļ un pēc tam mazgāšu ar kārķeri. Ļoti labi. Jā, ir vietām sabojājušies, kuras tur parādīja, bet tur arī pareizi man pateica. Reku, šeit ir arī it kā cieši salaisti dēļi. Tas ir pa cieši, vajag mazu spraugu, lai ir kur žūtam dēlim. Un šeit bija tas salaidums, ja kas nezin, var apstīties iepriekšējo video, kā izskatījās bīstami tieši paši gali, kuris krūvi vietas, jo bija dēļi salaisti kopā. Tā bija kļūda. Bet te, reku, šitie visi dēļi ir kārtībā, jo viņi sanāk daļēji zem jumta, ko nosacīts terase. Runājam, tātad sapūs ir tikai tas, kas ir zem klājas debes, kam nav jumts virsū. Paskatāmies, te mēs varam redzēt pat no otras puses, kas ar dēļiem. Jā, rekur tā savienojuma vieta tieši ar siju ir pabojājis to dēli, bet tik un tā, tas viss ir stingrs. Terasnieki šitie ļoti labi. Pērkam jaunas kokas sijas. Būs ideāli, ja būs ar dziļo impregnāciju, nebūs nekas. Pirksim, tad paši iesmērēsim, bet dziļā impregnācija tiešām ļoti laba. Liksim visur virsū ruberoidu, ja tev ir kāds cits idejas, daži liek vēl reģipšu tās lentes, lai nav jāgriež. Tad viņi tā kā gatavi, plus vēl daļai amortizē. Bet man liekas, ka viņi saulē sabirs, ka viņai nav tā iznesība. Un katrā ziņā mēs varam redzēt, ka tur, kur ir lielāka ventilācija, tur tās sijas ir labākas, bet tik un tā, kur mēs pienākam pie mitruma, un viņš ir vienkārši sāc pūt, un te viss ir atnācis vaļā. Tā esošā situācija, tagad turpat tajā pašā pusē pretī, kāpēc šitas nav sapūs? Izejas dēls varbūt. Rekur, te ir sapūs, un ejam 2,5 metrus uz šo pusi, un nav sapūs. Un tāpat nevarētu teikt, ka te baigi daudz vietas ir, ja? Tepat otrā pusē, tepat ir vairāk, rekur.
visticamāk ķīmiju un apstrādi. Un arī šitas kur ir izlūdis. Kā tur pļauj pa akmeņiem viens. Un tas, ko mēs darīsim, jā, pa tiem leņķiem gaidīšu, ko citi uzraksta, kur mēs varam redzēt, kā tie leņķi kaut ko ir noturējuši, bet varēja vienkārši vismaz vienu dēli skrūvēt te caur sīju klāt. Tas varbūt pat būtu izturīgāk. Un te, protams, tagad ir kāpts arī virsū, kad ir noņemtie dēļi jau ar to visu turēja kopā. Bet, tā situācija pēc vairākiem gadiem secinājumu var izdarīt. Es lieku atpakaļ koka sies. Un jautājums ir, ko likt virs tām. Šitie bija dēlīši, kas piecedza no augšas un saskārās šeit ar zemi. Reku tur, kur tas ir gaisā, viss savs un foršs. Te, kur tas piegājis pie zemes, mitrumā un zem sniega, tas ir sapūst. Tā kā piesako Dzīvoklis LV, turpinājums sekos.